Tad paskatīsimies šo piemēru, kur mēs gribētu redzēt ieņemumu izmaiņas pa periodiem, ja salīdzinām ar iepriekšējo procentuāli, un vēl pieliksim šīs skaistās bultiņas. Nosacījumi bultiņām būs sekojoši. Tad zaļā bultiņa ir tad, kad pieaugums ir straujāks par 300%. Šī dzeltenā uz augšu ir, kad pieaugums ir no 0 līdz 300%. Šī dzeltenā uz leju ir kritums no 0 līdz mīnus 300%. Un šīs līdz ar to ir kritums lielāks par mīnus 300%. Ar ko mēs sākam, kā vienmēr, Alt-NV, jauna tabula, izveidojam atskaiti. Mums šeit ir jāliek preces pa gadiem, tad mums gadi jau ir gatavi, gadi jau ir. Šeit ir ieņēmumi, lūk šādi. Nu un tālāk viss ir ļoti vienkārši, labais klikšķis virsū, show values as, un mums ir difference from, lūk. Percentage difference from, izvēlamies, kurā virzienā mēs gribam to darīt. Mēs to gribam darīt pa kolonām, līdz ar to mainām preces uz gadiem. Un šeit izvēlamies, ka mēs gribam pret iepriekšējo gadu. Kaut vai ir iespējams izvēlēties arī jebkuru citu bāzes gadu. Ok, izskatās šādi, ļoti skaisti, viss ir gatavs. Nu, vienīgais vēl varam tikt vaļā no grand totaliem. Viņi nav vajadzīgi šajā uzdevumā. Viņus var arī novākt. Tālāk pieliekam bultiņas. Bultiņas mēs pieliekam caur Home, Conditional Formatting, Icon Sets, More Rules. Kāpēc More Rules? Jo pēc noklusējuma šis iekrāsos visu procentuāli pret mazāko lielāko, bet es gribu tieši to nosacījumu, ko esmu nosaucis iepriekš. Tāpēc aizējam uz More Rules. Šeit pirmā svarīgā lieta. Apply Rules to. Varam izvēlēties, kuram apgabalam tiek piešķirts šis noformējums. Izvēlamies sum of ieņēmumi. Tas ir mūsu lauks šeit. Izvēlamies bultiņas. Es paņemšu šīs te 4. Nomainam tipu uz number, jo es pats gribu izvēlēties kritērijus. Saliekam to, ko es iepriekš esmu nosaucis. Lielāks par 300% radās zaļais. Lielāks par 0 līdz 300% radās zeltnais. Lielāks par mīnus 0,3 radās zeltnais uz leju, kas ir mazāks par 0,3, radās sarkanais. Ok. Lūk, redzam, ka mums ir šī problēmiņa neliela. Mēs ar to tiekam galā ļoti vienkārši. Format, auto fit, column width. Un viss, uzdevums ir izpildīts.